Tātad labi, pirmais jautājums ir tāds. Ekspektācijas iepazīstoties un sarakstoties. Kā nesadomāties, lai nebūtu liela vilšanās? Kā nesadomāties? Es domāju, ka kaut kādā mērā sadomāties tomēr vajag. Bet arī šajā tēmā, tātad tad, kad katrs no jums ir nobriedis veidot tās attiecības un izmantot, pieņemsim, internetu vai Tinderi vai otru pusi vai jebkādu citu iepazīšanās rīku, kāds vien mūsdienās ir pieejams. Jārēķinās ar to, ka tas process noteikti sākotnēji būs kā aiziet 1. klasē. Tad, kad mēs ieejam 1. klasē 1. septembrī, mums tur viss ir svešs, mēs no visa kā drusku kautrējamies, vēl īsti nesaprotam, kā ir jāuzvedās, kuram pievērst uzmanību, kuru ignorēt, bet kuru uzreiz ķert aiz rokas un ar viņu sākt momentā draudzēties. Šeit ir precīzi tas pats stāsts. Jums ir jādod sev laiks, vispār iepazīt to sistēmu, kā viņa strādā. Un jārēķinās ar to, vai es gribētu, lai jūs rēķinaties ar to, ka nevajag ķert un grābt pirmo, kas pagadās par rokai, jo diemžēl tā tas notiek. Šos stāstus es dzirdu, izšķīros, aizgāju piereģistrējos Tinderī, viens normāls čalis uzrakstīja, aizgāju ar viņu uz randiņu, veidoju attiecības. Kāpēc veidoju attiecības? Nezinu, likās normāls. Tad dodiet sev iespēju pastaigāties par šo te iepazīšanās pasauli. Es zinu, ka jums raksturi ir dažādi. Tātad mēs visi esam 16 tipu cilvēki ar dažādiem temperamentiem. Kādam pacietības ir vairāk, kādam ir mazāk. Kāds ir drosmīgāks, kāds ir kautrīgāks. Tas viss strādā arī virtuālajā pasaulē, un tieši šī pati uzvedība notiek arī tur. Gan tajās aplikācijās, gan iepazīšanās portālos, tas viss tieši tā arī ir. Ņemiet vērā katrs pats savu raksturu, savu temperamentu, savu drosmi vai kautrīgumu, un nemēģiniet tur izlikties par kādu citu. Ja ir drusku bail, drīkst baidīties. Ja tev ir daudz drosmes, mierīgi meties uzrunā visus vai visas pēc kārtas. Tieši tāpēc savā ziņā tā ir arī tāda droša platforma. Ar tevi tur nekas tāds ārkārtīgi nepatīkams un bīstams nevar atgadīties. Esmu dzirdējusi, ka gan puiši, gan meitenes dažkārt saka, kā tas ir, vai tiešām tikai tā virtuālā vide ir palikusi, kur iepazīties, kāpēc nevar dzīvē? Kāpēc nevar dzīvē? Un tad es saku, kur dzīvē? Kā tu to iztēlojies? Kur tieši dzīvē tas varētu notikt, ņemot vērā mūsu katra paša dzīvesveidu? Kāds varbūt strādā mežā uz traktora? Kāda strādā skolā par skolotāju, kādam ir attālinātais darbs, kāds ir, cietuma uzraugs, piemēram, ja? Kur tieši dzīvē šādiem cilvēkiem iepazīties, ņemot vērā to viņa ikdienas vidi. Romantiskas grāmatas un romāni un filmas un seriāli, protams, mums rāda situācijas, kurās cilvēki saskrienās lielveikalā, krūtis pret krūtīm un acis pret acīm un tur uzdzirksteļo un viss notiek, ja? Bet, padomāsim paši, cik reāli, ka šādi notiktu, un kas ir būtiskākais, cik reāli, ka tu saskriesies patiešām ar normālu cilvēku, ja? Tā, ka tas ir, tavs sapņu princis vai princese. Es bieži tā pie sevis nodomāju un arī citiem to saku, man liekas, ka tas varētu pat būt dīvaini, ja tev kāds nepazīstams cilvēks nāk klāt un saka, tu man ļoti, ļoti patīc, veidosim attiecības, ja? Uz kāda pamata viņš tevi ir izvēlējies un
kur tieši ir tas brīnums noticis, kur tā dzirkstala radusies. Jo es atceros vienu tādu gadījumu, es vispār neesmu tas cilvēks, kas spētu, varētu un gribētu dzīvē iepazīties. Man šķiet, ka internets ir brīnišķīga vieta, kur to darīt. Bet man pagājušā ziemā bija tāds gadījums, ka es iznācu no lielveikalu un tādā lēnā garā vilkos uz savu mašīnu. Un es jūtu, ka no aizmugures man brauc auto. Es domāju, ka vienkārši uzmanīgi cilvēks varbūt tām brauc vai kā, bet no aizmugures piebrauc vīrietis, apstādina mašīnu, nolaiž stiklu un sāk ar mani sarunu. Viņš mani aicina uz kafiju un tā. Protams, ka es par to visu pasmējos, jo man tas vispār nebija ne interesanti, ne aktuāli. Kaut gan vīrietis bija diezgan normāls. Bet es pēc tam domāju, kā tieši tu mani izvēlējies un kāpēc tu uzrunāji mani. Kādi ir tie motīvi cilvēkam, kurš tevi pat es saprotu vēl, ja vizuāli varbūt izvēlās, tā kā skaista vai, nezinu, dieva vai ar pievilcīgām formām, bet tad, kad tu piebrauc no aizmuguras un tu pat nezini, kas tev to galvu pagriezīs, tas liek domāt, ka tur varbūt tām nav arī tie paši cēlākie un romantiskākie nolūki. Tā kā iepazīties vajag, manā skatījumā visādas vietnes ir labas vietnes, kur to darīt, bet kā nesadomāties, sadomājieties sākumā, sadomājieties. Nevajag arī šai lietai ķerties kā teicamniekam, ka es tagad iešu, es visu darīšu pareizi, es nekļūdīšos, es nevilšos, man nesāpēs, es uzreiz atradīšu visforšāko čali vai foršāko meiteni. Nekādā gadījumā man nesanāks saskrieties ne ar kādiem tur lohiem, skopuļiem vai, kādas, kuram tās šausmas liekās, vai ne? Uz to ir jābūt gatavam. Drīzāk uz to ir jābūt gatavam, ka tā notiks, un jāļauj sev to visu piedzīvot, jo kaut kādā brīdī tev būs bijusi nepatīkamāka un sāpīgāka pieredze, jo pēc tam tu labāk atpazīsi to, kas ir labs. Tieši tāpēc es arī saku, lūdzu, ar vairāk cilvēkiem komunicējiet, satiecieties. Jūs nevienam neko neesat parādā. Tas nav tā, ka tu aizej uz pirmo randiņu un tu esi saistīts ar attiecībām. Tā tas nav. Tāpēc ir kaut kādā mērā tā kā jāsalīdzina, jāpamēģina un arī jākļūdās. Tā kā no kļūdām mēs mācamies arī attiecību jomā, diemžēl, un pie katra izstāvēt klāt nav iespējams, un tas arī nav vajadzīgs. Jūs visi esat pieauguši lieli cilvēki, jums ir visiem savas gaumes un patikšanas, un es jau redzu, cik traģiski tas dažkārt iet tiem cilvēkiem, kas atnāk pie manis uz konsultāciju, lai es viņiem palīdzētu tos profilus izšķirot, un tur tā, ka dažkārt citi ir sakostiem zobiem sēž un saka, labi, es pamēģināšu ar šo, labi, es pamēģināšu, es varēšu, lai arī tie cilvēki nav ne tur briesmīgi, ne kaut kādi, kaut kādi atpalikuši, vai neiztēlojieties to tā, vienkārši tas mūsu ierastais šablons, kā mēs izvēlamies parasti cilvēkus. Ir grūti pārslēgties uz kaut ko citu, skatīties uz kaut kādiem vizuāli citādākiem cilvēkiem. Lūk, tā kā ar to ir jārēķinās, tāpēc uztveriet to no vienas puses kā tādu aizraujošu piedzīvojumu, bet vienlaikus arī kā tādu darbiņu. Es neteiktu, ka te vajadzētu gaidīt kaut kādu īpašu brīnumu, kas notiks vai jā, tas visbiežāk nebūs brīnumaini. Tas visbiežāk nebūs brīnumaini, bet vienkārši jātrenējās, jā. Ejam skolā, 1. klasē, mācamies, un kaut kas jau no tā visa beigu galā noteikti sanāk.